Septembra sākumā es veicu savu svētceļojumu. No Francijas cauri Spānijai, ejot Santiago ceļu, 300 km pieveicu kājām, bet 500 km ar velosipēdu. Tās bija 19 brīnišķīgas dienas, kurās netraucēja, ka bija jāceļas 6 no rīta agrumā. Es baudīju fantastiskus saulēktus, dabu, kalnus, sauli un pat miglu un mazliet lietu. Tā ir nenovērtējama pieredze, ka ir iespēja būt dabā 10-12 stundas dienā un domāt par visu, ko vēlies, baudīt šo skaistumu. Spānija un Santiago ceļš ir vieta, kas sniedz to, kas tev nepieciešams, ko pats esi izvēlējies, kaut arī pirmajā brīdī pats to neapzinies. Es satiku fantastiskus ceļabiedrus no visas pasaules, iegūtu draudzības un novērtēju, cik svarīgi, ka blakus ir cilvēku ar tādiem pašiem mērķiem kā tev. Ceļš ir vieglāk ejams un vienam otru iedvesmot ir nieks. Tas tiešām palīdzēja. Tās bija sarunas, kas iedvesmoja. Tā bija iespēja redzēt sevi no malas. Tā bija iespēja iegūt dzīvē noderīgas atziņas. Sarunas ar draugiem ceļā ir aizraujošas, bet jāpamaņ ceļazīmes, lai nokļūtu līdz savam galamērķim. Ceļā var doties bez kartes, tikai uzmanīgi jāvēro, kur uzvilkts dzeltenas bults, kur ir izlikti gliemežvāki, tad jau nokļūs līdz pat Santiago. Galvenais mērķis, ko vēlējos sasniegt, bija Santiago katedrāle, kur ikdienas pusdienas laikā notiek mise. Tajā piedalās ap 1000 svētceļnieku. Katedrālē arī jāapciemo svētā Jēkaba figūra un jāpasakās par viņa svētību ceļā. Vēl 5 kilometrus pirms katedrāles man bija liels saviņojums, raustījās lūpa, bet nonākot līdz katedrālē iestājās tāds kā tukšums un reizē ar apjukums. Biju sasniegusi savu mērķi un nesapratu, kas tālāk. Nozīmīgākie ceļabiedri katram ir viņa pārgājiena apava, ko katru nakti atstāja Alberģis jeb naktsmītnes koridorā. Mugursoma un spieķis. Drosmīgākie ceļotāji dodas tālāk arī no Santiago līdz pat Finisterei, līdz okeānam, un tur sadedzins gan savus drēbes, gan arī apavus. Es vēlos piebilst, ka patiesībā ikviena ceļinieka ceļš sākas tikai tad, kad viņš sasniedz Santiago. Tikai tad es varēju izdarīt secinājumus, analizēt un mēģināt rast atbildes uz jautājumiem, ar kuriem bija devusies ceļā.